Vai tu esi jau pamodies? Laiks modināt prātu. Kas tā? 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Radio Marija Latvija! Katru darba dienas rītu no 10:00. Labrīt, Radio Marija klausītāji! Labrīt! Šodien pirmdienā tu klausies rīta cēlienu. Jā, pulkstens mums studijā rāda 10:06, un kopā ar tevi šai rīta cēlienā būšu es, Aija Avotiņa, bet es neesmu viena. Ja jūs ieslēgsiet internetu, YouTube kanālu, tad jūs redzēsiet, ka man viesu studijā ir 4, man jāsaka 4 ciemiņi, lai es neteiktu viesu studijā ir 4 viesi. Jā, tie ir Rīgas reliģijas zinātņu augstskolas, es teikšu tā, beidzēji. Tātad mums šodienas tēma ir studijas, kā tautā saka, vienkārši redzīm. Bet pirms mēs ejam tādā nelielā zīmīgā muzikālā pauzē, es aicināšu viņus stādīties priekšā, nosaukt, kā viņus sauc un no kuras vietas viņi ir atbraukuši šeit uz Rīgu. Tad kurš būs pirmais, kurš sāks? Jā, labrīt! Radio Marija Latvija klausītāji. Mani sauc Raimonds, un es esmu no Ventspils Svētā Krusta Romas katoļu draudzes. Tad nākamais. Labrīt, esmu Santa, no Ogres Svētā Meinarda draudzes. Labrīt, mana ģimene, Radio Marija Latvija draugi. Es esmu Ilze Murāna, un es esmu no Siguldas, un esmu no Siguldas Jēzus sirds draudzes. Prieks būt šajā rītā. Labrīt, esmu Vilis, esmu no Siguldas, no Jēzus sirds draudzes. Jā, un Vilis ir arī mums Radio Marijā brīvprātīgais, kuru tu vari bieži sastapt, kad mūsu komanda dodās izbraukumos ar svētajām misēm. No Ilze, es zinu, ka Ilze ir patiesi Radio Marija klausītājs. Kā ar jums? Mēs arī. Esat godīgi. Esam godīgi. Jā, un Raimond, tu biji no Ventspils, un šorīt mums svētā misa bija no Ventspils Svētā Krusta baznīcas. Jā, katru pirmdienu ir. Jā, labi, bet tagad ejam tādā zīmīgā pauzē, muzikālā pauzē. Nebīsties, iepeldi dziļumā. Nebīsties, iepeldi dziļumā. Ir ar tevi Kristus. Nebīsties, iepeldi dziļumā. Pasaules beigām ir ar tevi Kristus. Nebīsties, savu mieru dodu jums, ne tā kā pasaule dod. Atnākšu pie jums
savā garā un iepriecināšu jūsu sirdī. Nebīsties, piepildīt dziļumā, nebīsties, ar tevi Kristus, nebīsties. Ja arī pasaulē pieredzēsiet spaidus, esiet drosmīgi, jo es esmu uzvarējis pasaulī. Nebīsties, mazo ganāmpulci, jo kungam patika dot jums valstību. Kristus ir ar tevi, iepildīt dziļumā. Ir ar tevi, Kristus. Dūkin Altum, tāds ir Rīgas augstāko reliģija zinātņu institūtā moto, un kādu laiku atpakaļ arī Radio Marija Latvijā ēterā jūs varējāt dzirdēt šīs augstskolas gan pasniedzēju, gan studentu gatavotu raidījumu, un raidījuma nosaukums tāds arī bija, Dūkin Altum, tas bija arī mans viens no pirmajiem raidījumiem, kādu laiku vienīgais, ko es klausījos pati Radio Marija Latvijā. Tā, tad šīs dienas tēma, ceru es jūs aicinu uz atklātu, godīgu sarunu. Jā, šīs dienas tēma ir studijas Rārzī. Un tad varbūt tas pats pirmais jautājums ir, kāda ir jūsu nodarbošanās, jo jums katram ir kādi darba pienākumi, kur jūs strādājat. Un pēc tam tad varbūt arī varat pastāstīt, kādēļ jūs izvēlējāties šīs studijas Rārzī. Kāda bija motivācija? Bet varbūt tad pa priekš par jūsu profesijām. Kurš sāks? Jā, noteikti pirmais sāks kā vienmēr Raimonds, jo Raimonds vienmēr pirmais visus eksāmenos gāja, pirmais gāja aizstāvēt bakalaura darbu, pirmais gāja noslēguma eksāmenā, tā ka visur pirmais ir Raimonds. Parasti tikai dāmas sāša priekšu, bet mūsu grusā pieejams, ka to dara Raimonds. Varbūt tas arī saistīts ar to, ka es vienmēr esmu pirmais, jo es strādāju valsts robežsardzē, un esmu valsts robežsardzes virsnieks. Un kā virsnieki, man vienmēr jābūt priekšā saviem padotajiem, šī gadījumā nav padotie, bet kolēģi, man jārāda vienmēr priekšzīm visiem un atbildīgs par valsts robežu apsardzību. Bet uz Rārzēs atnācu studēt tāpēc, ka es ne tikai veicu savas privātās un darba lietas, bet es kalpoju arī Ventspils Svētā Krusta katoļu baznīcā gan kā ministrants, gan arī saņēmis svētību lektoru kalpojumam un veicu arī lektoru kalpojumu. Tad mēs tevi dzirdam, ka tu pirmdienās lasi lasījumus. Jā, tad pirmās, kad man nav darbs, tad es lasu lasījumus, bet tad, kad es esmu, tad es nelasu un nedziedu arī psalmu. Tad manis tur nav. Šopirmdien manis nebija. Jā, jo tu esi šeit. Tieši tā. Jā, labi. Tad varbūt tad priekš par profesijām, jūs pamat nodarbošanās un tad par jūsu izvēli studijā Rārzī. Jā, mana pamat profesija, es esmu interjera dizainere. Es nodarbojos ar skaistām lietām, radu skaistumu. Es esmu arī pēc profesijas stilista, imidžmeikere.
un arī pārvaldu dažus veikalus, kas saistīts ar modi. Un, jā, šī ir mana ikdiena, un tad jau pēc tam pastāstīšu, kāpēc Rārzī. Tad tu esi radoša personība. Jā, ļoti. Labi, tad nākamais. Savukārt es strādāju veikalā. Es esmu tirzniecībā, un mēs pārdodam gan pārtikas produktus, gan arī saimniecībai noderīgas lietas. Jā, Siguldā veikalā LV. Jā, un tev ir bijuši dažādi atbildīgi amati šajā veikalā. Nu, tu esi tirdzniecības pārstāvis ar lielu gadu pieredzi. Nu, jau 13, jā. Iepriekš bija arī tirdzniecības centra vadītāja un biroja vadītāja, tā kā administratīvais darbs ir tas, ko es esmu veikusi. Un, jā, šobrīd veikalā prečzinība. Nu, tad Vili. Es strādāju kokapstrādes uzņēmumā jau 10 gadus un kaltēju zāģmateriālus un īsi un lakoniski. Tieši tā. Tavs darbs ir ar koku. Ar zāģmateriālu, jā, sazāģētu koku, jā. Ar sazāģētu koku. Jūs esat dažādu profesiju pārstāvi. Jā, un kaut kā gribās teikt savā ziņā tālu ikdienā no teoloģijas nozars. Kādēļ tieši studijas Rārzī? Kur bija šī vēlme studēt un kādēļ aizgājāt? Un ko zinājāt pirms tam par Rārzī? Jā, es varu šoreiz. Es iesākšu. Es izjaukšu šo te kombināciju, beidzot. Labi, Sāni. Es par Rārzī iepriekš neko nezināju. Vispār neko, bet tas viss saistās ar manu garīgu atgriešanos caur svētceļojumiem. Tad, kad kādā brīdī es sapratu, ka dzīvē kaut kas jāmaina, ka tikai ar skaistumu nepietiek un ka šo tukšumu dvēselē neaizpilda nekāds skaistums, ne tava nodarbošanās, ne tava ikdienas dzīve, ne viss, kas saistās ar to, bet jā, un tad nāca tāds aicinājums uz svētceļojumiem, caur ko arī es sajūtu šo te pilnīgi absolūto tādas slāpes pēc Dieva. Un man nepietika ar to, ko es gūstu ar savām zināšanām, kas man bija. Man gribējās iet tieši kā dziesmā, iet dziļumā. Un es saprotu, ka tas tiešām bija tāds Dieva aicinājums. Un iepazinos es, jā, svētceļojumā, kad uzrunāja mani māsa, klostermāsa, un ar kuru mēs arī gājām svētceļojumā. Viņa saka, nāc, Rārzī ir vajadzīgi inteliģenti cilvēki, baznīcā ir vajadzīgi inteliģenti cilvēki, nāc mācies. Un tas bija absolūti pilnīgs tāds grūdienis tajā vasarā. Man nebija jāgaida ilgs laiks, es neprātoju, nedomāju, es sapratu, jā, tas ir tas, kur es iešu, es nezināju, kas tas ir, es nezināju, ko sagaidīt, es nezināju, cik tas smagi būs, ko es jau iepriekš pasaku, padalos, jā, un tas bija tāds pilnīgi absolūts grūdienis uz šīm te mācībām, ko es nemirkli arī nenožēloju. Nu tā, tas bija, jā. Jā, savukārt ar mani ir tā, ka es kalpoju jau draudzē, mums Siguldā ir aktīva draudze, un par studijām es domāju jau kādus gadus 10 apmēram, pirms es iestājos, un bija arī tā, ka pirms es tagad iestājos, es iepriekš jau biju dabūjusi rekomendāciju un jau iesniedzu dokumentus, bet man darbā tika uzlikts viens nopietns projekts, kura dēļ es studijas atsaucu, bet priecājos, ka Dievam bija plāns, ka es varēju būt tieši tajā laikā, kad es iestājos, jo es esmu iegūst labs draugs. Laba komanda mums bija, bet par studijām, arī svētceļojot, es diezgan bieži devos uz pasaules jauniešu dienām, un arī Aglonā bija vienmēr telts, Rārzī telts bija. Es atceros no tām daudzām teltīm, kas tajā rindā bija vienmēr arī Rārzī telts. Piegāju, un tur bija bukletiņi, paskatījos, un sirdī bija ilgas, un bija arī kāds no paziņām, kas studēja Rārzī. Bet es spilgti atceros priesteris Alberto Sančes, kas bija arī Rārzī kapelāns tajā laikā. Viņš viesojās pie mums Siguldas draudzē. Ja nemaldos, tas bija kāds 3 reizes, ka viņš teica, Ilze, tev jānāk ir studēt uz Rārzī. Un es tā kā jā, bet tāds arī bija. Bet 2019. gada augustā es devos svētceļojumā uz Aglonu ar Siguldas draudzi. Mēs no Zilupas devāmies, un
svētceļojuma laikā, laikam, saņēmu šo aicinājumu, un septembrī jau sāku studēt. Man arī kaut kur līdzīgi, kad bija tā, kad es jau esmu atgriezos jau ap 2000. gadu un visu laiku domāju, kad vajadzētu iet mācīties, uzzināt kaut ko vairāk, bet kaut kā to atliku, un arī tās kaut kādīgi arī darba tas nebija iespējams, un tad tieši gadu pirms iestāšanās Rarzies, Dievs, ja sakārto to darbā tās maiņas, ka tas ir iespējams, tad es būšu gatavs iet, un tieši jūlijā tas viss notiek, mums mainās tā koncepcija arī par to darba laiku, un ka var diennakti strādāt, un es varu tikt, un tiešām, kad es atnācu uz Raziju, es sapratu, ka tā ir mana vieta, ka tiešām bija tas, bija liels prieks būt tur, un vienkārši tiešām, ka zina, kā arī mēs kolēģiem runājām, ka mēs katrs atnācām, Dievs mūs atvedīs īstajā laikā un īstajā vietā, un tāpēc mēs arī esam šeit. Jā, un savukārt par manu pieredzi, kā jau iesāku jau savu profesiju, tad es veicu gan ministrantu, gan lektāru kalpojumu savā draudzē, un 2019. gadā draudzes prāvests tēvs Juris uzrunāja mani un teica, ka varbūt viņš vēlētos redzēt mani, ka es augtu garīgi tālāk. Tas viņam pajautāja, kā tas varētu notikt, un tad es ieguvu informāciju par šo te Rarziju. Un tas saistās arī ar to, ka man bija tāda vēlme arī jau tajā brīdī varbūt kļūt par pastāvīgo diekonu. Un sazinoties ar viņa ekscelences bīskapu Viktoru, tika noskaidrots, ka šīs Rarzes studijas ir pirmais solis formācijā uz pastāvīgo diekonātu. Un, uzzinot visu smalki, es pieņēmu lēmumu iestāties Rarziju. Un vēl bija viens tāds labs pamudinājums, man sanāca 2019. gada augusta vidū komandējums uz Romu man bija. Tur bija apmācības saistīts ar robežsardzi, bet pēdējā dienā piekdienā mums bija brīvs vakars, un mums bija iespēja aizbraukt uz Vatikānu. Mēs aizgājām uz Pētera baziliku, ieraugot visu to tur, es kungam devu tādu soli, bet saku, kungs, ja tu man devi iespēju atnākt šeit pie tevis, es tev apsolu, ka es izmācīšos priekš tevis un kļūšu tā vārda sludinātājs. Un tā es esmu te, kur es tagad esmu. Jā, es klausījos jūsos un domāju, tas ceļš ir bijis dažāds. Ilze par Rarziju, cik es sapratu, tu uzzināji no telts, no bukletiņiem, ja? Bet arī no kādām personīgām cilvēku stāstītām lietām, kuri jau mācījās. No Aijas es uzzināju arī to, un arī kādreiz arī priesteris Alberto, kad atbrauca. Mūsu draudzē bija no Katehēta institūta. Bija cilvēki, kas bija studējuši. Bet jā, vairāk tieši man atmiņā ir telts Aglonā. Tas, ka katru gadu es paņēmu tos bukletus un aplūkoju, izlasīju, un manī jau bija tās ilgas. Man patika sauklis izglīto sirdi un izglīto prātu, ja tas bija tāds, kas vienmēr skanēja, bet tā Dievs aizveda 19. gadā. Dievs sen ilgāk jau gribēja. Jā, ja kādam vēl, ja kāds ko grib piebilst, droši. Jā, man uzrunāja iepriekšējais direktors Radio Marija un saka, cik ilgi varbūt tiešām aiziet. Un viņš arī teica, ka viņš iestāsies maģistratūrā, ko arī izdarīja, un tad vienkārši arī viņam teica paldies, kad par to iedrošinājumu, kad ir jābūt šeit, un nekad es to neesmu nožēlojis, kas atnāca uz Raziju mācīties. Jā, paldies. Un varbūt arī kādreiz bija tā, kad bija arī tie uzrunas tieši no Razija administrācijas, arī kaut kad bija izskanējušas, vai YouTube'ā, vai kādā žurnālā Katoļu vai kalendārā. Vai rādījām arī. Kas ir, jā, tā kā jūs esat beidzēji, es īsi pavaicāšu, jā, jo es jau gribēju vaicāt, kādā programmā jūs studējat, bet bakalaura programma Rarzija nedalās, jā. Agrāk bija Rarzija maģistra programmā, vēl joprojām ir pastorālais konsultants un bija pedagoģiskā programma, ja, kas jau vairāk nav. Jā, tad es paprasīšu mazliet savādāk, kas bija jūsu mīļākie priekšmeti? Un cik garas bija studijas? Jā, sāksim, cik garas bija studijas?
Es saprotu, jūs visi sākāt 19. gadā un tagad arī pabeidzāt, ja? Tā nav, es sāku 18. gadā. Labi, gadu vēlāk. Es darbu rakstīju ilgāk un cītīgāk, bet tas ir vēlāk, jā. Kas ir tie priekšmeti, ko var apgūt Rārzī? Jā, nu tā tad varbūt pastāstīšu nedaudz es. Studijas sākās vispār ļoti interesanti. Sākās viss ar dogmatikas pamatiem, kad mums vispār profesora Baiba Brūdere pastāsta vispār par to, kas ir dogmatika, kādās disciplīnās viņa dalās, iemāca mums vispār no pašiem pirmsākumiem, kas ir Dievs, kas ir cilvēks, kam viņš ir radīts. Tāpat pirmā kursā mēs apgūstam garīgās dzīves teoloģiju, apgūstam ievadu Bībeles ekseģēzē, psiholoģiju, apgūstam arī diezgan padziļināti filozofiju, jo filozofijas disciplīna iepriekš, kad es mācījos Politikas akadēmijā, man nepatika, bet Rārzī es iemīlēju tieši filozofijas disciplīnas, jo šeit es sapratu, ka caur filozofiju mēs nonākam tieši pie teoloģijas. Un profesore Māra Kijopa ļoti palīdzēja mums ar tieši to, ka jums gan vēsturi pastāstīja filozofijas ļoti labi, pēc tam turpinām stāstīt visu gan gnozeoloģijā, gan arī metafizikā, palīdzēja izprast, kā caur bez prātu varam saprast to, ka ir šis te pirmcēlonis, kā to mācīja Aristoteles, ka ir pirmcēlonis, kas stāv pirms visā. Tāpat mums bija arī kultūras vēsture, un pirmā kursā mums iesakāts ar ļoti interesants priekšmets, kā baznīcas vēsture un patrioloģija, kur profesors Priede mums ļoti cītīgi mēģināja iztirzāt mums par dažādiem gada skaitļiem, un tad viņš prasa, kurā gadā notika tas, un tad viss kurs viņš nodara draudzīgi atsniņas zemē un skatās, un jā, un atbildēt īsti neko nevar, jo neatcerās, kurā gadā notika tas un tas. Un, protams, profesors pats un pasaka, kurā gadā notika tas, un viss kurs viņš, protams, atkal smaida. Jā, otrajā kursā savukārt mums jau padziļinātāk sākām mācīties jau dažādas dogmatikas disciplīnas, teiksim, kā eklezioloģiju, eskatoloģiju, baznīcas sociālā mācību mācījāmies arī fundamentālu teoloģiju, lai mēs saprastu, kāpēc tad mēs ticam. Padziļināti mācījāmies arī morālu teoloģiju, lai saprastu par to, kādas ir mūsu morāla aspekti ticībai, mūsu dievam. Un bija arī dažādi citādi priekšmeti. Trešais kurs jau bija tāds jau nopietnāks, jo mēs jau sākām gatavoties jau bakalaura darba aizstāvēšanām, tāpēc bija arī mums jau citi priekšmeti arī. Bet tā īpaši patika man sakramentoloģija, jo bija ļoti interesanti patika arī kanoniskās tiesības, jo pēc pamata profesijas, ka esmu juristam, kanoniskās tiesības pildēja tā kā zils ūdenī peldēja tur, jo tas man tā patika, ka viss bija skaidrs, un skatās, ka meitenēm nav skaidrs, man ir skaidrs, kāpēc ir tā, un tad, ja ir tā, tas savādāk nemaz būt nevar. Bet, protams, bija ļoti interesanti ģimenes pastorāla psiholoģija, kas ļoti palīdzēja mums tieši attiecībā uz to saprast, kā tad izvesties savās ģimenēs, kā uzvesties saviem bērniem. Man bērni tagad ir pusauģi, 2 puikas, tad ļoti labi šis priekšmets palīdzēja man, kā ar viņiem tieši praktiski pielietot šīs zināšanas. Arī reliģijas pedagoģija bija ļoti interesants priekšmets, kurš arī palīdzēja saprast, kā tad strādāt ar saviem bērniem. Tā ka, pat tā izcelt kādu īpašu priekšmetu vienu ir ļoti sarežģīti, jo visi priekšmeti, kas nāca, viņi nāca ļoti secīgi, ļoti pārdomāti, un tāpēc, es nevarētu pat izcelt pateikt kādu priekšmetu, kas man patiktu vislabāk. Bet varbūt maniem draugiem ir cits uzskati. Klau, Raimond, tik kolosāli tu izstāstīji. Es domāju, klausītājiem pilnīgi jau visu pierakstīt tikai. Varēs atkārtojumā paklausīties. Jā, tad kas, Ilze, tev, kas jums, dāmas, bija tie mīļākie, varbūt tie priekšmeti, kas vairāk sirdī bija? Jo apjomas diezgan liels. Jā. Svēto rakstu egzegēzi, tas bija tas, ar ko sākās, un tas bija ļoti interesanti, jo tas ir, ko mēs ikdienā praktizējam, un šeit tas tiek izskaidrots dažādos kontekstos. Un arī dogmatikas priekšmeti bija, likās, ka viņi bija tādi sarežģīti sākotnēji, kamēr tu vēl atslēgvārdu eksāmenā pašā noslēgumā to tās schēmas, ko profesora Baiba mums pirmajā kursā, pirmajās lekcijās deva, tad tas bija tāds, kas bija jāatcerās, un kad tu izproti, tad tu arī atceries. Un kas vēl no priekšmetiem ļoti interesanti bija tas, ka mēs mācījāmies valodas. Šeit bija iespēja institūtā studēt gan senebreju, gan sengrieķu, gan latīņu valodas. Tie bija tā kā izvēles priekšmeti, un, lai dabūtu tos kredītpunktus nepieciešamos, tu varēji izvēlēties vai ne, un es tieši izvēlējos visas 3 šīs valodas. Kāpzinīgi studēt. Jā, bet tas bija tas, kas man tāds kā izaicinājums, vai es to spēšu, un par pateicību Dievam senebreju valodā iemācījos pat lūkšanas sveicināta Marija.
un ikdienā arī to lūdzos. Tā kā valodas tas bija kaut kas tāds, wow. Kaut arī tas ir tikai ieskats dēļ tā, ka tas laiks, kas ir atvēlēts šīm lekcijām, nav ļoti... Nav garš, un vēsture un visu. Un, protams, kad laiks ir mums tik, cik viņš ir pēc darba tām studijām un arī cik padziļināti tu to iemācies. Bet es atceros, ka viena no profesoriem teica, bet tev jau tas viss būs, tas tev paliek, ja, un tu zinās, kur atrast, lai vēl padziļinātu, jo tiešām gan vēsture, gan psiholoģija, gan filozofija, viss šīs nozares, tās ir super foršas. Jo agrāk nekad nebija tā filozofija studējusi, jo es mācījos ekonomiku. Jā, Santiņa pastāsta. Jā, man arī līdzīgi ir kā Ilze un Raimondam. Patiesībā grūti tā izcelt mīļākos priekšmetus vai tie, kas vairāk patika, bet filozofija un dogmātika laikam ir tie, kas vairāk mani uzrunāja personīgi, jo es caur viņiem arī mācījos sevi atrast, sevi iepazīt. Es domāju, tāpēc arī atnācu mācīties, lai sevi dziļāk iepazītu kā cilvēku, atvērtu sevi. Noteikti Dievam to bija kāds plāns un ir plāns, kāpēc. Jā, un tad tu šo te galveno tādu cilvēka esamības misiju apzinies būt šai mirklī, šodien būt starp cilvēkiem, būt tur, kur tu esi, būt ne tikai baznīcā, bet arī kāpēc tik dažādās profesijās mēs esam, nevis tikai tāpēc, lai mēs ieslēgtos savos kambarīšos kā katolis un uzvilktu mīkstas čības, aizvērtu durvis un teiktu, redzi, ka es esmu foršs, es visu pareizi izdaru, izpildu, sekoju tev, Jēzu, bet viņš saka, bet tu izej ārā un seko man starp šiem cilvēkiem, kur tu atrodies, starp tiem, kas tev ir apkārt, ne tie, varbūt ne tā domājošie, kā tu domā uz šo brīdi, varbūt tie, kas meklē Dievu, kas meklē šos eksistenciālos jautājumus, atbildes uz šiem jautājumiem, un tu vienkārši viņiem esi blakus, un tas ļoti grūti, jo tev gribas runāt, tev gribas mācīt, pamācīt, aizrādīt, bet būt tas kaut kas cits, jo viņi tad skatās uz tevi, uz tavu mieru, uzdot tev jautājumus, kāpēc tu šādā brīdī vai šādā laikā esi tik mierīgs, esi tik pārliecināts. Un tad tu vari padalīties, kas tavu sirdi vada, kas tev ir svarīgs šajā brīdī. Varbūt ne šīs te laicīgās lietas ir tik svarīgas, varbūt vajag ieskatīties vairāk savā sirdī. Jā, un es caur šiem priekšmetiem ļoti spēcīgi sevi iepazinu, atvēru, tas ir sāpīgs process, tas ir nežēlīgs sāpīgs process, tad, kad Dievs atver un parāda tev kailo dvēseli. Un tu ieraugi visu savu būtību patieso, viņš saka, bet tu vari sekot man. Un tad ir jāmaina viss dzīvē, un dzīvē mainās 360 grādi. Tas nav tāds mazs ielāpiņš, kā šodienas evaņģēlē arī uzlikt ielāpu uz vecā auduma. Nu, nē. Tas aplīsīs ar lielāku caurumu noteikti. Un tas ir, kas iepriekš darīts tos varbūt citus gadus pirms atgriešanās, kad mēs tos ielāpus likām, un mēģinājām salāpīt, nesenāk, ja tu Dievam saki, jā, viņš tev velk jaunu tērpa virsū, pilnīgi jaunu, un ja tu esi teicis jā, tad arī tev šis ceļš jāiet. Bet viņš dod instrumentus, viņš dod milzīgas žēlstības tev šajā ceļā. Un tad caur šiem priekšmetiem, arī, ko tu apgūsti, tu mācies to visu, tu apgūsti to, un tu mācies sekot Jēzum, jo tu saproti, kas ir patiesas cilvēks, jo tikai caur viņu mēs ieraugam patieso cilvēku, ecce homo, kas ir patiesas cilvēks. Jā, un mēs mācāmies un mācīsimies līdz mūža galam to visu, bet prarzī tas tāds starta kapitāls šai dzīvei turpmākajai, ko Dievs tev ir paredzējis. Jā. Un man tā klausoties jūs arī līdzīgi, bet arī man ļoti patīk dogmatika. Un man ļoti uzrunāja tie pasniedzēji, kā tieši pa Bībeles egzēzi, bet arī kā katrs pasniedzējs, piemēram, kā runāja par psalmiem, arī par šiem praviešiem, pēc būtības, kad man ir drusi matemātiskā domāšana, un kad viss tā salikās pa plauktiņiem, kāpēc viņi tā runāja, ja, un tiešām kad
kad skolā, kad bija tie pasniedzēji, viņiem ir tas, viņi pasaka vienu teikumu, bet apakšā ir tāda pamatīgākā bāze, un lai kā arī, piemēram, uzdot par ko, jebkuru jautājumu, viņam ir atbilde, vai arī viņš to sagatavo un nākamajā lekcijā viņš ļoti detalizētu un dziļi izskaidro. Piemēram, arī par tiem gadaskaitļiem bija tā, ka mēs nesauksim pasniedzēju vārdā, mēs viņu zinām, ja? Uzdod jebkuru, saka, ko jūs ziniet par to gadu, padomā pāris minūtes, un viņam ir ko teikt, ja? Un vai arī, ka tādā gadā tieši to karalu kronēja. Un tiešām man bija ļoti, kad arī to, ko arī, piemēram, profesori Brūderi ieteica un iemīlēt Bībeli, vienkārši censties lasīt katru dienu, ja? Un vienkārši var redzēt, kā Dievs runā uz mūsu sirdīm tieši lasot svētos rakstus, un man ļoti patika arī, piemēram, arī, kā priesteris Pauls Kļaviņš stāstīja par evaņģēlijiem, ja? Redzēt to, cik viņi ir, kā arī ir līdzīgi, bet no otras puses ir tieši no šī rakstītāja personības, ka viņi ir pilnīgi dažādi, un viens ir domāts pagāniem, otrs jūdiem, ja? Un vienkārši tas ir to, un arī par tām daudzām ticības patiesībām, ko es tikai nojautu, līdz tam es guvu apstiprinājumu vai arī pamudinājumu tālāk saprast. Vienkārši es ļoti, ļoti pateicīgs esmu par šiem Dievam, par šiem 4 gadiem. Jā, iesim muzikālā pauzē. Ilze minēja ebreju valodu, tad klausīsimies dziesmu lūkšanu. Esi sveicināta Marija, ebreju valodā. Shalom lach Miriam meleat hachesed Adonai imach Beruchat banashim ubaruch Beri bitnech Yeshua Miriam ha-kedoshah התפללי בעדנו אחותים, אתה ובישת מותנו אמן. שלום לך מרים מלאת החסד, אדוני עמך, מרוחת בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושה אם באלוהים התפללי בעדנו אחותים, אתה ובישת מותנו אמן. שלום לך מרים מלאת החסד, אדוני עמך, ברוכת בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושה אם באלוהים התפללי בעדנו אחותים, אתה ובישת מותנו אמן. Labdien! Nu, jau man jāsaka labdien, rādījumā arī klausītāji. Es ceru, ka jūs esat pamodušies un esat jau padzēruši savas kafijas un esat arī tēju pamalkojuši. Tad šajā rīta cēlienā saruna ir par Rīgas reliģijas augstāko zinātņu institūtu, un man šeit ir 4 viesi studijā. Teikšu tā, 4 beidzēji, kas ir pabeiguši bakalaura programmu, dažādu profesiju pārstāvji, un tad mēs šajā rīta cēlienā runājam par studijām šajā augstskolā.
Jā, tad nākamais jums visiem jautājums. Kas bija tie izaicinājumi, patiešām izaicinājumi studiju laikā? Jo es saprotu no Santas, ka daudz ir. Jā. Izaicinājumu. Pirmkārt jau tas, tu nezināji, kas tevi sagaida, cik tas būs varbūt grūti, jo studēts tika pirms vairāk kā 25 gadiem jau. Tas viss bija aizmirsies, kā ir eksāmenus likt, kā ir gatavoties sesijām. Tā ir neatņemama sastāvdaļa. Iet šim procesam cauri, jā, un visgrūtākais bija atrast to laiku mācībām, jo mēs esam visi strādājošie, pilna darba diena. Un es dzīvoju Ogrē un strādāju Rīgā, līdz ar to es reāli mājās katru vakaru 9:30. Un tad ir tās atrast laiku mācībām sagatavoties, bet ja Dievam bija tāds plāns mācīties, tad es sapratu, ka viņš arī palīdzēja atrast šo laiku mums mācīties un sagatavoties. Visgrūtākais bija, protams, sagatavošanās eksāmeniem un pilnvērtīga sagatavošanās, jo vēlēšanās ir, bet laika trūkums, tas vienmēr ir tas lielākais izaicinājums. Protams, izaicinājums bija tas, kad es iestājos un es nezināju, vai mani atbalstīs ģimene, vai mani atbalstīs darbā, bet jā, un tad ir tie pārsteidzošākie momenti, no kā tu visvairāk gaidi, vismazāk gaidi, ka tevi atbalstīs, tas atbalsta, no kā tu visvairāk gaidi, tas neatbalsta. Un tad bija jāpieņem daudzreiz lēmumi, turpināt, pamest, bet es domāju, ka šis lēmums, jebkurā gadījumā, ir vislabākais, kāds tika pieņemts. Un man svarīgi bija, ka mani bērni, manas 3 lielās meitas atbalsta. Man teica, mām, tas ir super, tu mācīsies pēc tik daudziem gadiem, wow, tas ir students. Vecākā meita man jau ir sen pabeidžis maģistratūru, vidējā man mācās maģistratūrā, un jaunākā ir vēl vidusskolniece, un viņām visām tāds acis bija lielas, un teica, jā, droši uz priekšu, mēs tevi atbalstīsim, un tas viņām bija tāds kā, man atkal bija tas stimuls, kad jaunieši, pieaugušas sievietes, viņas saka jā, nevis, ko tādu izdomāju, ko darīt, kas tas tāds par neprātu. Un protams, jā, šī ģimenes dzīve atrast laiku atteikties no kaut kā 3,5 gadi, pilnīgi bez ceļojumiem, bez brīvā laika, bez izklaidēm, izņemot varbūt jaunais gads, Ziemassvētki, bet principā tas ir laiks, ko tad dod Dievam, tad dod mācībām, tad dod pilnīgi visu sevi. Jā, un pēc tam viņš, protams, dod milzīgas žēlstības doties pretī, to ir grūti saprast, to tikai var piedzīvot, un tas laikam bija tas visgrūtākais, jā. Man? Ai, protams, izaicinājumi. Pirmām kārtām jau laikam tas bija tas darbs. Ka darbs ir piekdienās tirzniecībā, piekdienas ir ļoti labas dienas, un darba devējs nevienmēr varēja saprast to, ka man ir jādodas uz skolu, bet pateicība Dievam tas tomēr notika, jo Dievs sūtīja cilvēkus no Siguldas, kas arī studēja institūtā, un vienu lielu laika daļu mēs devāmies kopā ar automašīnu. Tas bija daudz ērtāk. Tāpat tās arī students, kas studēja mūža izglītības programmā, viņas brauca no Balviem, un tajā laikā es vēl strādāju Līgatnē. Man paņēma piekdienu no veikala, vai arī Vilis atbrauca uz Līgatni un no Siguldas paņēma tāpat tās Gatas kādreiz. Un tas bija brīnišķīgi, jo stāvēt stacijā naktī izkāpt Siguldā peronā 11:30 naktī un sestdien no rīta jau atkal 7:00 būt vilcienā, lai dotos uz Rīgu, un tādi bija 3 gadi. Un viens puses ir labi, ka bija attālinātais režīms, tas man bija atvieglojums, jo es pēc darba varēju ātrāk nokļūt mājās un pieslēgties no savas istabas studijām, un tas bija, teikšu, ērti, bet labi, ka mēs bijām iepriekš jau iepazinušies pusgadu. Savukārt, es sākot studijas saņēmu tādu aicinājumu doties uz Svēto Zemi, par ko es esmu pateicīga, bet tādējādi tas laiks iekavēja
kādu no pārbaudījumiem, kuru es nenokārtoju, un tā sākās mani pirmie parādi, kurus viens parāds, un tad vēl kāda iemesla dēļ, vai nu veselības, vai neizdarības dēļ kāds parāds, un tie tā kā visu laiku tādi, bet pateicība saviem kursabiedriem, kas ik pa laikam, kā Raimonds saka, svilināja, un tad ar Dieva žēlistību un daudz cilvēku palīdzību arī tie parādi tika nokārtoti, bet tas ir tāds, kad iekrājās parādi, tas nav patīkami, jo ir tekošie darbi. Un, protams, šie semināri, uz kuriem bija laicīgi jāgatavojās, bet labi, ka man ir kursa biedri, kas šos izaicinājumus vērsa mazumā. Raimonds, Santa, tāpat Artūrs. Mums bija vēl arī daži citi, kas varbūt studēs vēl kādreiz. Jā. Man bija līdzīgi ar Ilzi, jo mēs abi divi braucām no Siguldas, bet arī tas, kad bija tā, kad es lūdzu Dievam, ka es gāju uz Raziju studēt, kad es jautāju, ja man tur ir jābūt, tad Dievs darīja tā, kad, lai es nokārtoju visus eksāmenus un ieskaidrs bez parādiem ar pirmo reizi, un ļoti patīk tā Bībelē tā līdzība ar to aitādu, lai viņi būtu slapji un apkārt būtu sauss, vai arī viņi būtu sauss un apkārt būtu slapjs. Un ļoti vienkārši, un man bija tāds mieres iekšā, ja man tur ir jābūt, ja Dievam ir plāniņš, tad es vienkārši eju un kārtoju, un es darīju visu, ko es varu, bet centos to darīt, un tā kā man jau ir drusciņ pāri 50, es domāju, tas nav kā 30 gados studēt, bet tiešām, paldies Dievam, bija tā, kad es visu šo laiku nokārtoju laikā un bez neviena parādu, un vienkārši redzēju, ka nevaru pabeigt to skolu laicīgi, un to noslēgumu darbu rakstīju gadu, un tas bija priekš manis lielākais pārbaudījums, tas, kad vienkārši saņemties, jo visu laiku tos 3 gadus es ritmā, un pēc tam izlikt laukā, un saņemties, kad ir jāpabeidz, un paldies Ilzei, kad viņas arī atgādinājumi to, vai tu jau raksti. Un vienkārši tas plēds bija blakus, un vienkārši arī tas, kad ir tā programma ir ļoti koncentrēta, un tie 3 gadi aiziet kā nemanot, bet tiešām, kā arī jūs teicāt, laiks ir jāziedot. Visas domas bija tikai ap skolu, ja, un bija tā, kad tajā laikā man meita mācījās pēdējā gadā Siguldas ģimnāzijā, viņa līdz 3 mācījās, un es pirms eksāmeniem 3 cēlos, un tad es sāku mācīties. Mēs sasveicinamies, nododam stafeti un tālāk. Bet cik interesanti ir tas, ka vienkārši arī tas nebija grūti, ja? Jā, tie bija tā, var teikt, bija neērtības, bet man bija prieks iegūt tās zināšanas, jo tiešām interesanti, un es jūtu, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti svētīgi. Kā tev, Raimonda? Jā, savukārt man vispār nebija tāda izaicinājuma līdzīgi kā Santai. Man tāds nebija, kad grūti atsākt studijas, jo sanāca tā, ka tieši 2019. gada jūnijā es pabeidzu robežsardzes maģistūru, tas bija Eiropas kopējais maģistra grāds strateģiskā robežu pārvaldībā. Tā ka principā es no vienām studijām uzreiz turpināju otras. Un man tādā ziņā bija daudz vienkāršāk, jo es 2 mēnešus biju atpūties un varēju turpināt studijas uzreiz atkal. Tev pietika ar 8 nedēļām. Jā, pietika 8 nedēļām. Bet, jā, izaicinājumi, protams, bija vienmēr sabalansēt to laiku tā, lai es varētu uzspēt piekdienas vakaros uz Raziju un sestdienu, jo man tādā ziņā bija viegli, ka man Rīgā dzīvo vecāki. Man vienmēr bija kur palikt, man nebija jābrauk uz Ventspili vai tā kā Ilzītu uz Siguldu, kaut kur es aizbraucu līdz savam dzimtām Mecņogrāvim, vienmēr smuki pārgoju, pa nakti mājās savās un vienmēr biju no rīta atkal kā tiku sestdienas rītos klāt. Izaicinājumi bija tādās reizēs, kad es nevarēju tikt uz studijām, jo tomēr dienas ir dienas dažkārt liek upurēt sevi, tādējādi sanāk, ka nevienmēr tik uz studijām, bet šeit jāsaka liels paldies maniem biedriem, kuri vienmēr pasniedz atļaujušas lekcijas ierakstīt diktafonā, pēc tam es vienmēr varēju mājās visu pārrakstīt, un es vienmēr jutos tā, it kā būtu bijis tajās pašās lekcijās, neko nebūtu zaudējis. Un, protams, izaicinājums bija arī šis Covid-19 pandēmija, kura mums, principā, 1,5 gadu no šiem 3 gadu studijām mēs mācījāmies attālināti. Tas bija tāds izaicinājums, par kuru mēs diezgan ātri piešāvāmies, kad mēs varam pie mājām pienāca pie sava datora, savas mājās ar kafijas krūzītes, viesmaizi blakus savu, un
mācies un klausies, ko sāta profesori no otrās, no savas istabas te, un tas bija tāds interesants īstenībā, un savā ziņā pat, izaicinošais, bet tad ļoti interesants, jo bija tas prieks, kad mēs varam nekur it kā nebraukt, bet tāpat laikā ļoti trūka šī komunikācija savstarpējā, jo es atceros tās pirmās minūtes, ka visi pieslēdz tie Zoomā, visi runā, un tu nevar apstāt, beigās pats vispār mums lekcija laikam sāksim tā kā, un tad sākās tā lekcija. Bet pats ilgais izaicinājums, protams, bija bakalaura darba rakstīšana. Tas bija kaut kas briesmīgs. Mēs esam atceros, pabeidzām studiju darbu uzrakstījām, viss, mēs līdz 15. augustam, līdz Aglonai uzrakstīsim darbus, tā lai mums ir miers. 15. augustā satiekamies Aglonā, Santa, tu uzrakstīji? Nē. Tu, Raimond? Nē. Kā īsti studenti, protams, ka darbus iestiedzā pēdējā brīdī, bet viss bija ļoti labi, aizstāvējām labi, tā kā viss bija labi. Jā, tad kāda ir jūsu iegūmi? Mums ir palikušas tiešām kādas 7 minūtes, pat vēl mazāk. Kāda jūsu iegūmi bija no šīm studijām? Patiesībā praktiski arī, vai jūs to pielietojat ikdienā un īsi pasakat savu darba tēmu? Nē, tā laikam būs atsevišķa saruna, bet jā, man liekas, mums tev ir vairākus raidījumus, tad taisīt ar mums. Es jau sāku par to domāt. Vai ne? Iegūmu ir ļoti daudz. Man liekas, tas atsver visas grūtības, visu, ka mēs izgājām cauri. Pirmkārt, draugi uz mūžu. Tā ir tiešām īsta draudzība. Novērtē draugi starp profesoriem, draugi starp pasniedzējiem, kas ir tev turpina būt garīgā pavadība, tad, kad tev ļoti smagi, grūti šie brīži, un tu vari vienmēr pazvanīt, satikties, un tu saņem šo atbalstu, iegūsti draugus starp svētajiem, veidojas īpašas draudzības, un iegūms, jā, kad es arī saņēmu šo aicinājumu kalpot baznīcā, un es mācos būt svētdienas skolotāja Ogres Svētā Meinarda draudzē, un ar prieku kalpoju, jebkurā darbā, kas man priekšā stāvēja, ko lūdz. Es nedalu darbus, jo es uzskatu, tas ir tāda svēta lieta, kalpot baznīcā savām ar palīdzību. Jā, tas ir tas lielākais iegums, ka tev ir īstenībā, tev ir viss atvērts. Patiesībā tu esi kļuvis brīvs, absolūti brīvs. Kolosāli, jā. Kurš tad nākamais? Brīvība, ieguvums brīvība savās domās, bet tu, protams, iepazinu sevi kā cilvēku caur šīm lekcijām, un arī Dievu labāk iepazinu vispārībā, kas ir patiesība, kas ir skaistums, kas ir labums. Un es varu piekrist Santai par draudzību mūsu starpā, par draudzību ar pasniedzējiem. Un mūsu kursā studē Artūrs, kurš mazlietiņās tagad arī tāpat kā Vils līdzīgi paturpinās savu darbu rakstīšanu, jo aizņemtība kalpojumā mēs iepazināmies ar Dzīvības mātes institūtu, un mēs esam arī ar kursabiedriem esam šajā institūtā, kur ir tikšanās ikmēneša un rekolekcijas vasarā Notre Dame de Vie brīnišķīga. Tas ir tāds ieguvums, kā arī tas, kad tu iegūsti brīvību. Kā tev, Raimonda un Vili? Jā, tad, man, protams, pirmais tas ir tie draugi, bet tas ir tas vispār tā fantastiskā piederība, kad Rārsdī mācoties, es sapratis, ka šo piederību šai milzīgai, lielai kristiešu saimei, tieši sajūtot caur šo radu studijām, sajūtas to, ka es viens no. Visam īsts piemērs. Mani komandējums Dānijā tagad, pavisam nesen, ir sestdienas vakars, es saprotu, ka es svētdienas baznīcas Latvijā neuzspējuši sajūtu sestdienas vakaru uz misi, kas svētdienas misa jau. Es ieeju pilnīgi svešā baznīcā, tur ir sveši cilvēki. Es ieeju un es saprotu, ka es visus viņus pazīstu. Viņi visi ir kristieši, visi ir katoļi, un esmu kopā ar viņiem, un es viens no viņiem. Beidzās viss izējām ārā, mēs atkal esam atsevišķi indivīdi, neviens nepazīst, bet baznīcā tur esot tā piederība šai kristīgai saimei. Tas tieši ir tas, ko Rārsdī mums iemācīja, ka mēs esam kristieši. Mēs esam lepni ar to, ka mēs esam Jēzus Kristus sekotāji, un es zinu, ka jebkurā vietā, kur es aizēju, man apkārt ir brāļi un māsas, kas tieši tāpat kā es tic Kristum, kas ir viņa sekotāji, un man nav problemātikas nekur pie viņiem vērsties. Un otrs iegums, protams, ir tas, ka šīs studijas man palīdz būt tālākam arī manā dienestā, jo caur studijām es daudz ko pārstīju savus lēmumus dažādus, varbūt padotiem šobrīd pat ir bišķi grūtāk, varbūt es kļuvis nedaudz prasīgāks pat, tāpēc, ka jo vairāk Dievs dod tev, jo vairāk Devis atprasa, tātad, ja man ir kaut kas dots, tātad man ir pienākums kaut ko arī nodot tālāk un atprasīt. Tāpēc,
iegūmi ir daudz un dažādu. Jā. Es tiešām drusciņ bagātāks par jums, jo man ir, es pateicoties Rārzei, man ir mans mīļais kurs, un otrs ir arī tie cilvēki 7, un arī jūs, pie kuriem es pieslēdzos tikai pašās beigās, un arī par to ir liels prieks. Un tiešām ir tas, kad ir palikusi šī lielā kopības sajūta, ja? Un vienkārši ir arī tie cilvēki, kur ir aizgājuši projām, arī studiju laikā, ja, viņi kaut kur paliek mūsu sirdīs, ja, un viņi ir tuvi cilvēki, un arī man bija ļoti liels prieks pieslēgties jūsu kursam, un arī domāju, ka, tie ir citi, bet pēc būtības paiet mazs laiks, un taču ir savējie, ja, jo viss ir un vienādi domājam, un tas nenozīmē, ka arī, ko man tikko ienāca prātā tā doma, ja, kad ir, ka, visi, kas tagad vai iestājās, vai ne, nebūs mūsu to spārniņu. Mēs visi esam savām vājībām, uz savām raksturu labajām, uz sliktajām īpašībām, bet tas, ka mums ir, mēs zinām to, ka mums ir Dievs, ir ielicis to dievbijību sirdī, ja, un vienkārši ir mūsu Kristus, vienkārši mums ir dot izvēle, vai pateikt jā vai nē. Un katrā mūsu dzīves situācijā, un arī to, kad mēs neesam, pa sevi var teikt, neesam es varbūt tik ļoti pūkains un tād, bet pēc būtības es mīlu Dievu, un šis ir ceļš, lai tuvinātos viņam, un arī caur šīm situācijām, ja arī kopā būšana, mēs redzu tā gaišāk arī to ceļu, uz ko tiekties uz pilnību, ja, un vienkārši tiešām es ļoti, ļoti iesaku pamēģināt, un neviens nebūs, visi būs ieguvēji, kas aizies, kaut vai arī, ja ir gadu pamācās, ja jau tas būs kaut kas priekš tā cilvēka, kad viņš ir bijis ļoti, ļoti, ļoti iesaku doties uz šo skolu. Es gribēju papildināt par to brīvību. Tā brīvība ir par liecināšanu. Es varbūt tā, jo tad, kad es arī iepriekš vienmēr mēs sakam, ka mēs tā kā baiļojamies vai nemākam īsti pārliecinoši liecināt par Jēzu, un tad šīs studijas ir iedavušas tieši šo, es domāju, tas būtiskākais, ka mēs esam brīvi, ka mēs varam paklusēt, bet kad vajag, tad mēs arī varam runāt vietā, nevietā. Jā. Tā kā. jau vietā. Studijas ir devušas drosmi mums liecināt arī. Milzīgs pateicība profesoriem, lektoriem, visai Rārzī administrācijai, jo tas ir vienkārši, nevaram mēs nosaukt visus vārdā, bet jā, paldies Aiet tev, ka tu mūs uzaicināji uz studiju. Ierosinājums nāca no Ilzes. Jā, es ceru, ka šī nav pēdējā reize, tas ir mans vēlējums jums attiecībā uz Radio Marija Latviju, bet kāds ir jūsu vēlējums atkal mums, Radio Marija Latvijai? Ja kāds dzird šo raidījumu un ir saklausījis savā sirdī aicinājumu, tad nebaidieties, dodieties dziļāk, iepazīt Dievu, kā atsaucieties šim aicinājumam, un studijas tiešām ir to vērts ieguldīt gan savā sirdī, gan prātam, domās Dievu valstības celšanai. Jā, Dukina Altum. Jā, kā jums noteikti Ilzē piekritīšu. Un mācīties būt, kas bija arī mans tāds kā studiju darba tēma, būt cilvēkam, būt patiesam cilvēkam šajā laikā, saprast sevi, izprast sevi un būt līdzās katram. Nevis nosodīt, to atstāsim Dieva ziņā, bet vienkārši būt mācīties. Jā, es novēlētu kā savukārt tiem, kas varbūt atāk studēt uz Rārzī un arī iemācīsies nekļūt par tukšiem dievvvārdu sludinātājiem, bet sekot tiešām tam visam, kas ir iemācīts. Nav tā, ka iemācījies un stāst vienu, pats dara kaut ko citu, bet reāli savā dzīvē vienmēr darīt to, kā mums māca Jēzus, un katrā situācijā uzdot savu jautājumu, kā šī situācija rīkotos Jēzus, un attiecīgi arī rīkoties. Un Radio Marijai? Radio Marijas darbībai? Radio Marija, jūs tā kā esat mūsu augstskola.
Es to varētu pateikt, jā. Neformālā. Jā, no jums es arī studijām ļoti daudz ko ieguvu. Paldies jā, jums. Jā, sevišķi priestera katehēzes, kuras arī izmantot. Raidījumi. Jā, es gatavojoties pat klausījos arhīvu raidījumus, tā kā es to aizmirstu. Tik daudz baznīcas dokumentu apskatīt. Īpaši tagad, vai ne? Jā, Vatikāna otrā koncila dokumentu. Kuram slinkums lasīt. Jā, tad var klausīties. Rīta klausīties. Slava Radio Marijai. Tiešām. Tikpat daudz un vēl vairāk tos gadus. Un padziļināt ir arzīt, to visu var apgūt. Noteikti. Mēs esam tikai tāds impuls. Labi, paldies jums par to, ka atradāt laiku, kad spējāt izrauties un būt kopā ar Radio Marija Latvija šajā rīta cēlienā un kopā tāds ar mani Aju Avotiņu šeit studijā bija Ilze, Santa, Raimonds un Vils. Un beigās, lai skan dziesma, ko es atradu mūsu audiotēka Šema Izraēl un no Dukina Altuma šķiet, ka no raidījuma. Paldies. Paldies. Paldies klausītājiem.